Kaç zamandır seni görmez oldum. Soruları kendim yanıtlar oldum. Dünden beri, gittiğin günden beri aynalara boş gözle bakar oldum. Sana aşkım minimum, minimum, minimum. Sana öfkem maksimum, maksimum, maksimum. Sana aşkım minimum, minimum, minimum. Sana Ierastā, kur TikTokos ir pilns ar to tieši konkrēti ar šo te nosaukumu, ka tu ej ārā, tevi priekšā uzreiz punkto Antālija. öfkem maksimum, maksimum, maksimum. Kaç zamandır rüya görmez oldum. Çoktandır yalnız yatar oldum. Senden beri, gittiğin günden beri tabloları külle doldurur oldum. Kaç zamandır seni görmez oldum. Soruları kendim yanıtlar oldum. Dünden beri, gittiğin günden beri aynalara boş gözle bakar oldum. Sana aşkım minimum, minimum, minimum. Sana öfkem maksimum, maksimum, maksimum. Sana aşkım minimum, minimum, minimum. Sana öfkem maksimum, maksimum, maksimum. Labrīt, 26. aprīlī. Mums ir šis te ikdienas koridors, ko mēs staigājam. Tas centrālās tur ir tās mūsējās durvis. Un tad mēs jau tā ir mūsu stacija. Un tad kā slinkums vai no liftu, vai pat repītēm. Mūsu taciņa no pludmales teritorijas, pludmales zonas uz mūsu viesnīcu. Te ir pēcpusdienas teritorija, kur cilvēki ēd visādus ēdieniņus. Kalni. Tur kaut kur var redzēt mūsu balkonu tieši pašās picītē. Mēs esam pašā augšā, pašā vidū. Skaisti apzaļumots, viņi ļoti kopi savu teritoriju. Viss vienmēr ir ļoti skaisti sakopts. Rozes šeit vienmēr ir. Olivkoks. Nu, tāda šeit tā taciņa ir. Fonā kalni. Te ir arī mazajai skatuvītai bāriņš. Šeit ir dienas piedāvājums, kas būs. Un šeit ir mazā skatuvīte. Nu, cik nu maza. Tāds teātri var uzspēlēt, ja vajag.
Ļoti skaists, viss zaļš, viss kopts. Vienmēr ir cilvēki, kas ar dārzu nodarbojas. Šādi izskatās ieejas vārti uz pludmali. Un šeit pāri ceļam ir mūsu viesnīca. Šeit ir tāds smuks divvirziena ceļš. Šeit uz vienu pusi, pat Turcijā ir ļoti labi sakārtoti ceļi. Un šeit mēs pārējām pāri. Un ejam savā teritorijā. Ejam savā teritorijā. Tā, tagad jau mēs esam pārvākušies pie baseina, jo patreiz atpūtnieki visi izmanto un aizskrien ātri pie jūras sauļoties. Bet mēs kaut izmantojam šo mirkli un mierīgi pasauļojamies pie baseina. Mūsu ikdienas taciņa gribas pastaigāties un aiziet uz veikaliem. Jājuši te. Nu, protams, ka malām ir dažādas atpūtas vietas. Un te ir visādi sīkumiņi un ir kaut kādas, ko var papirkties. Un mēs arī šodien ejam darīt, kas mums vajadzēja. Odieri. Jā. Nu, tad tos mēs arī pameklēsim. Te vēl mazliet. Te ir ar tādas čērsīliņa. Mums visur ātri jākustās. Tur ir arī parastie veikali daži. Bet tagad mēs iesim uz neparastajiem veikaliem, tur, kur var tirgoties. Nu tā, mēs nākam no iepirkšanās, bišķiņ tālāk. Mums pusi no šitā gandrīz dāvanās sadots. Bija tāds ļoti tāds foršs pārdevējs. Viņš bija tik priecīgs, ka viņš mums deva zeķus pa brīvu un maigas pa brīvu un tā tālāk. Protams, ka viņš arī nopelna, bet mums tiešām nav žēl. Jauks mierīgs vakars, pulkstenis ap 5:30 vakarā. Bez vēja, silts, ļoti patīkami. Sēžam tādā skvēriņā, tādā speciālā vietiņā. Ko nu kurš? Kāds iemalko vīnu, kāds tāpat. Mazliet paspēlē jāks ar telefonu zem apelsīnu koka. Tā, šovakar vakariņus arī uzfilmēsim. Nu, tādas viņas izskatās. Tad jau redzēsim, kas tur slēpjas. Nu, maņā, protams, salātiņi visādi veidi un viss ir sagriezts. Un ja man nav pašam jāgriež, tad viss ir kārtībā. Brokastis. Nu, ola šeit ir visādos veidos. Tā kā paēst var. Pirmdienas šeit ir tirgus dienas. To jau mēs zinām. Un tāpēc mēs šodien ejam uz tirgu. Un tad jau es arī parādīšu jums, kā tas izskatās. Nu, šeit ir apkārtne.
Un te ir arī tirgus. Привет, спасибо. Здравствуйте, носки, девочка. Спасибо. Сейчас. Скидка дешевле. Хорошо. Nu, šeit arī ir tirgus tādā gara. Tur ir arī ēdieniņi. Nu, tā kā mēs kaut ko te padarbosimies. Nu, protams, krievu valodā lielāko daļu te šeit runā. Bet var arī vāciski un angliski. Nu, lūk, atkal ir vakariņas. Vakariņās ir vistiņa. Un, protams, kaudze salāti. Un ūdens. Man kaut ko dod, es nezinu ko. Un Artim arī viss, kas pilns šķīvis ar visu ko. Un zaļu. Tiem saldajām Arts paņem augļus. Ir banāni. Mini banāniņi. banāniņus. Es mazo šķīvīti, iznāk daudz. Garš jau droši vien kāda nemaitājās no tā. Jā, nu jau vakars ir. Beidzot gaismas parādījušās. Jā, neko cilvēku arī ir pietiekami daudz. Nu, skaisti. Mēs arī atnācām papriecāties. Citādi mēs ļoti laicīgi ejam parasti gulēt. Okay, bravo, Kola. Total score 4-2. 4-2. Don't. Okay. Get ready. Готово. Concentration, animation, motivation. 1, 2, 3. Nedaudz ballītes atmosfēra. Šorīt jau mēs esam pludmalē. Laiks ir brīnišķīgs. Vēl aizvien. Tā kā baudam vasaru. Esam atvesti beidzot kaut kādā galapunktā, kur pieļaujamo mūs arī sasēdinās pa mašīnām. Nu, tad jau redzēsim. Nu, sākam kustēties. Ir tāds grabeņkāsts, kur viņš kājas bieži. Tāds grabeņkāsts. Nu, tad jau skatīsimies.
esam pirmajā pitstopā. Vecais tilts, kurš tādā laikā viņš nepateica gadsimtu. Nu, šeit mazliet mēs mūs palaid ārā. Aha, skaisti. Ребят мои, потихонечку проходите за мной, ребят. Iestājās ļoti ātri, jau nākošais pitstops. Atkal mazliet. Совсем не ходила?
Tādi kanjoni arī ir Turcijā. Кстати, мам, надо уже сейчас будет скоро двигаться. Уже 11:34. Esam nostāties. Smogs bildes būs, kamēr nav neviens pats. Ну, не прям быстро. Mēs atkal skaistā vietiņā esam. Skaistā vietiņā. Açma kapıyı. Kapı açma. Açma abi. Dur peki şurada. Tā, mums ir arī ceļojuma ēdienas, tā kā gluži badā neesam. Drusku uzēdam. Kāds grib, var jau arī šādā te laivot. Lauksaimniecība šeit nodarbojās pašā kalnu galā. Ciems. Tādi dabas veidojumi. Ai. Погуляйте, посмотрите. Dodamies uz amfiteātri. Cauri garām Andeļmaniem. How are you, madam? Tasha to Tasha, yeah. My name is Aisha. Your name? Ai, viskas. Jā, nu tas ir amfiteātris. Te ir kaut kā. Augšā kaut kā jākāp, ja? Nu tā, esam amfiteātri. Kaut kur mums būs jākāp baigi augšā. Tā saprast, ka mēs jau augšā kāpsim. Nu labi.
Mājas varēja ietilpināt savas dalībnieces. Ejam uz kaut kādu svētku, kaut kārtēju valodu, pēc ūdens. Skaisti jau te ir, jā. Vēl vien kaķīši. Izrādās, ka govs arī pa klintīm labāk pa mums staigā. Tā kā kazas. Tā ir interesanti. Lejā. Lejā. Kur te jāiet tālāk? Blin. Tā, labrīt, 30. aprīlī. Labrīt, Minci. Nu, mūsu rutīna, jā. Nevar saprast, nevar jau teikt, ka garlaicīga. Mūsu varbūt garlaicība, bet es domāju, ka labāk šādi garlaikoties, vai ne? Kaut kādus varbūt lietus, negaišas soli pēcpusdienu, tādēļ dikti jau mēs tagad domājam izmantot smuku saulainu atkal rītu. Pēcpusdienu izdomājām aiziet atkal cauri tunelim uz tiem, tur kalniem. Cauri pamestajam tunelim, jā. Tur ir tādas, kā viņš saka, tāda pludmales, kur, es saprotu, arī kādreiz kāds nūdis iemaldās. Tā kā tāds neliels pārgājiens pēc pusdienām. Nu tā, tagad vēlreiz. Jo es jau, protams, nebiju ieslēgus podziņu, bet tas nekas. Mēs jau esam pamestā tunelī, kurš nāk klāt pie pamesta ceļa, slēgta ceļa, lai mēs tiktu augšā ļoti skaistā vietā, kur no augšas var redzēt jūru. Un tā nu mēs arī te tagad iziesim cauri, protams, vecs, nekopts. Nu, un tadām esam otrā pusē. Nu, lūk. Varbūt tās arī, jo man liekas, tur bija žoks. Nu, šeit arī ir šie skaistie skati netālu no mūsu hoteļa. Tādēļ var paēst pusdienas un pēc tam nāk mierīgi pastaigāties. Lūk, šeit izskatās tā lejā, tur ir pludmale. Tā kā pamestā, mežonīgā, vai kā nu viņi tur sauc, tur cilvēki iet peldēties, arī viens otrs pa pliko iet papeldēt. Nu, tāda eksotika. Arī tā var. Šeit var redzēt pludmalīti. Izskatās, ka tā akmeņi arī ir mazāk, vismaz krastmalā. Jā, un cilvēki ļoti daudz apgrozās un ļoti daudz arī peldās. Nu, tā es vēl paturpinu. Pafilmēt mazliet šeit jau no šejienes praktiski tā ir Antālija. Jā. Te var redzēt Antāliju. Šeit, protams, pilni piekrast tādiem mīlus pārīšiem. Tā viņi tur sēž un romantika. Jauki. Un šeit tāds te arī ir tāds izgrausts. Un tur tālumā dziļumā ir jūra. Ļoti skaista. Ļoti skaista. Un, protams, te jau neviens nekop, neviens neko nedara, bet vienalga. Viss tik skaisti izskatās. Lūk, un otrā pusē ir. Tātad šeit ir jūra, tur lejā tālu. Un šeit, jā, šeit ir viss caur Klīnas augstu. Augsta Klīnas otrā ceļa pusē.
braucām un klausāmies, ka te kāds skaisti dzied. Ēšana ir nopietns process. Tuvojās 6:30 laiks, kad mums sāk dot vakariņas, un tur ir cilvēki, kam gribās ēst. Nu, var jau saprast. Bet, nu, mēs drusku pacietīsimies. Vai ne? Jā, pacietīsimies. Nu, atkal vakariņas. Mums tītars patīk, mēs ēdam tītaru un ļoti daudz saļumus. Puķu kāposts ir tvaicēts. Nu, pilnīgi tik brīnišķīgs ēdiens. Nu, mājās tu nesadomās. Pie mums tītars maksā ļoti dārgi. Un šeit pilnīgi tas pats. 7. mūsu diena Turcijā. Atkal mūsu rutīna, mēs atkal ejam sauļoties. Nu, katru dienu jau sola, ka būs lietus. Nu, tad mēs arī ļoti cītīgi sauļojamies. Esam plānu izpildījuši D vitamīnas ilgam laikam. Un te mums būs vakarā bingo. Nu, skatīsimies, varbūt, ka jāiziet ir. Ejam atpakaļ no savu sauļošanās procedūrām. Un te var redzēt cilvēku, kur arī šautriņus mest un sacensties. Man šeit, ka viņas pat apbalvo pēc tam vakarā. Tā kā darbību jau atrast šeit var daudz un dažādi. Nu tā, kad jūs redzat pašu Gitu Bogdānu, kuru jums te visu laiku liek tos sižetus iekšā, tad nu beidzot viņu pašu var ielikt sižetā. Ļoti skaisti saulaina diena patreiz mums ir, bet tur jau viņš nāk. Ļoti, ļoti ātri nāk. Un šodien pie mums ir lietutiņš. Tā silts. Tā nav tā, ka pavisam tumšs. Bet ir lietutiņš, jā. Labrīt, 3. maijā. Esam sagatavojušies doties uz brokastīm. Nu, laiks patreiz nekāda vaina. Es jau vairāk domāju par tiem lielajiem lietiem, ko tas sola, bet nu, patreiz ir šādi. Ikrīta procedūras, omlete, rēšats un pankūkas. Brokastiņas. Viens un tas pats, bet mums garšo. Un kaut kad vēl pankūks būs. Šeit jau arī tādi žuļiki. Nav viens frijēdi. Nē, pankūks. Vārnei arī vajag no rīta pankūks. Götür, al da götür. Tā, nu mēs esam tagad atnākuši uz jūriņu. Ārā ir vēss. Man sievai baigāja trends, jāzina. Viņai pat zeķes ir reku. Līdz nezinu, cik garas. Vispār tās ir manējās, bet nu labi. Viņai labi piestāv. Jā. Tā tagad ir modē. Tagad esot modē tā. Vēlreiz parādam, kā ir modē.
atkal pie mums saulīte. Es saprotu, ka ir 4. maijs. Drusku vējiņš. Nākam izmantot vēl pludmalīti. Uz pludmalīti baseinu. Ir skaisti skati. Tāds virpulīts virs kalniem. Man taču bija jāpadalās. Redz, kam baseins ir domāts. Šito viņš neizdzers tik ātri. Kādam laiciņam kaķītim pietiks dzeramais ūdens. Jūra šodien šalkojās, bet ļoti skaistā Dirkijas krāsā. Esam uzkāpuši uz šāda te veidojumu. Un no šejienes var redzēt atkal pludmali, mūsu pludmali teritoriju, jo tur tālāk jau ir cita teritorija. Nu, viņas nav lielas, bet ļoti labi ietilpīgas, cilvēki ietilps daudz. Nu, un augšā tur ir skaibārs, un tad tālāk cauri šim te dārzam, tad aiziet uz hoteļu teritoriju. Tā, un šeit cilvēki kāp lejā, es jau nemaz vēju nevaru pārbļaut. Kāp lejā šeit un pat taisno ūdenī, lai nav jābrien pa akmeņiem, jo šeit jau ir akmeņainā pludmale. Tā. 7 no rīta mūsu beidzamajā dienā. Šī mums ir 12. diena. Tā kā iesim droši vien atkal saulītē. Aiziesim pie jūras, ēdīsim brokastis un ēdīsim pusdienas. Un rīt jau gan mēs taisīsimies prom. Esam jau pie jūras. Pulkstens ir uz 9 kaut kur. Joki. Esam šī pusē, otrā pusē, šim te tilts. Nav būtiski. Esam otrā pusē, tur, kur šeit var vizināties ar laivām, un te jau ir nākošai tiltiņš nākošam hotelim. Atnācām no pludmales mazliet atcesēties šeit šī plaibārā, tāda atbūtas vietiņa, kurā arī ballītes notiek. Un tad ļoti interesanti, ka viņi ļoti skaisti ir iedzīvinājuši tā kā priedes. Nu, es nezinu, vai tā ir priede, bet vairākās vietās šādi. Nenopostot dabu, tāda milz koks. Vienā ēkā mēs arī redzējām, ka cauri ēkai šādi šīs te priedes aug. Ļoti interesanti. Čau. Nu, lūk, mums atkal šīs meitenes, kas kopja numuriņus, mums atkal ir uztaisījuši skaistu sirsniņu. Jo mēs jau mazliet atstājam tādas nelielas naudiņas. Tomēr, kā paldies, jo tomēr 3. gads ir, mēs jau šos cilvēkus jau pazīstam. Tā kā mums nav žēl. Par to neliels prieciņš. Jauks vakars. Mēs aiziesim vēlreiz pie jūras, lai tās atmiņas stingrāk prātā paliek. Vai ne? Lai ir ko pēc tam veselu gadu ko atcerēties. Nē, nu ir kā rudenī, jau mēs arī kaut kur braucam, bet mēs jau rudeņos arī braucam. Maslauva un Lieslauva. Jā. Un tie cilvēki mūs pazīst un rudenī jau arī būs. Bet, nu jā, tādā ziņā, ka šeit jau sāk aizvien mazāk un mazāk palikt tas laiks,
Visu laiku gribās tik vairāk, ik pa dieniņai klāt likt. Martini with soda water. Whisky cola linda. Whisky cola gin и martini soda water тоже. Martini soda. Да. Tā diena ir pienākusi. Braucam mājās, lidojam mājās. Laiks jau kā parasti ir skaists. Bet nekas. Droši vien būsim atkal nākošajā gadā šai pašā vietā.